konferences pēcpusdienas sesijas turpinājumā parunāsim par to, kas ir aktuāls jau vairākus gadus un par ko patiesībā runāts jau, man šķiet, pēdējās 10 gadus laikā par mākslīgo intelektu, par mašīnu mācīšanos un visu ar to saistīto, kas nenoliedzami mūs noved pie pārdomām par to, cik lielā mērā tāda kiberdrošības jautājumi ir būtiski. Tostarp arī, ja mēs runājam par auditu. Un tāpēc mūsu nākamais runātājs ir Roberts Bluķis, kuram ir tas gods ieņemt manu vietu uz skatuves, kaitināt un ierosināt auditoriju, un šī uzstāšanās kā vienmēr ir grūta, jo tas mundrums, kas ir pēc pusdienām, kad jūs esat drusku izstaigājušies pa kāpnēm augšā lejā, ir mānīgs. Ja, Robert, auditorija tavā rīcībā. Paldies, Haraldi. Man liekas, ka labākā konferences daļa beigusies, vai ne? Pusdienas. Tas, man liekas, visiem vienmēr ir paticis viennozīmīgi. Bet, prieks jūs attiecīgi sveikt šodienas konferencē. Man liekas, ir bijuši ļoti izcils jau runātāji lekcijas pārdomas par dzīvi, un Haralds jau pareizi iezīmēja. Audits, drošība. Droši vien, ka šobrīd šīs tēmas iet kaut kur roku rokā. Un pirms varbūt es sāku attiecīgi runāt un stāstīt šīs lietas par kiberdrošības attiecīgi izaicinājumiem, uztaisam varbūt mazo tādu vingrinājumu. Es jau redzu, ka dažiem rokā ir telefoni. Paņem rokā telefons. Un tā, noliekam sev priekšā. Domāju, ka nē. Šoreiz nē. Nolikām, ne? Pastamies uz viņu. Dažiem forši. Ir kādam jaunais Titāna iPhone? Nav vēl, ja? Ok, tad tas alga jautājums ir aktuāls, sapratām, piefiksējam. Bet jebkurā gadījumā, ko mēs par to iekārt domājam? Smuka, forši, viss labi, vai ne? Mēs kā drošības speciālisti nedomājam, ka tā ir iekārta. Mēs īstenībā domājam, ka tā ir elektroniskā identitāte. Aizmirstam, vienalga. iPhones, Samsungs, vienalga kaut kas mums īstenībā katram ir. Tie laiki ir pagājuši, ka tā ir vienkārši iekārta. Pirms 2 dienām bija gadījums, cilvēkam nozaga datoru, stundas par datoru. Vienalga, cik viņš maksāja. Pirmais jautājums, kāda informācija bija iekšā. Un tas ir īstenībā, manuprāt, tas, par ko mēs šobrīd runājam, ko jau aizsāk man kolēģi iepriekšējās lekcijās, kas nepieciešams iekšējiem auditam, gan vispār kopumā mēs šobrīd runājam par informāciju, mēs runājam par datiem. Padomājam arī par to gan privātā sfērā, padomājam par to darba sfērā. Es domāju, ka jo ilgāk mēs lietojam telefonu, jo vairāk tur uzkrājās mūsu privātā pieredze, padomājam arī pie sevis, ko mēs īstenībā tur ieliekam. Tas tās varbūt mazliet atkāpēji no šī te visa, bet skatoties to visu kopumā, pasaule ir mainījusies. 2020. gads iezīmēja fantastisku domu maiņu organizācijām, proti mēs laiku runājam par kaut kādiem aktīviem, cilvēka resursu vispārējais. 2020. gadā kā vērtīgākais aktīvs pirmo reizi tika novērtēti dati, informācija. Nafta palika 2. vietā, bet mēs šobrīd runājam par informāciju datiem, ar kuriem mums jāstrādā, jebkādā attiecīgi jomā. Kā rezultātā, faktiski, kopumā mēs skatāmies to, ka ar informāciju mēs strādājam gan iekšējā auditā, kā organizācijas kopumā. Arī LVRTC padomas priekšsēdētājs jau teica, stratēģija, viss, kā mēs virzamies priekšu, ja mums nebūtu datu, ja mums nebūtu kvalitīvu datu, drošu datu, nesagrozītu, mēs to nevarētu attiecīgi izdarīt. Līdz ar to tas ir tas fokus, uz kuru mēs šobrīd īstenībā skatāmies, un, diemžēl, arī vai par laimi, kā mēs to skatāmies, diemžēl, varbūt tamdēļ, kas es dzirdējis arī iepriekš runājot ar kolēģiem, gan daudz varbūt tādus satraukumus, ko tad mēs, iekšējā auditori, ar savām varbūt netik labajām zināšanām tehniskajā jomā varam tur palīdzēt vai atbalstīt, bet mums ir jāsaprot viena lieta. Iekšējais audits, kā organizācijas augstākā līmeņa vadības atbalsts, kas nāk palīdz skatās dažādas jautājumus, viņš vairāk nevar ignorēt IT jautājumus, IKT drošības jautājumus. Jo, ja mums nebūs IKT drošība, mums nebūs attiecīgi šī te precīzā informācija, mums nebūs kaut kāda attiecīga spēja tālāk attīstīties un veidot šo te pasauli. Tā kā šobrīd IKT jautājumiem ir jākļūst, manuprāt, par jebkura iekšējā audita neatņemamu audita programmas sastāvdaļu. Mēs varam domāt, pēc tam arī stāstīšu, runāsim tālāk, kā mēs realizējam šo te auditu, bet mēs nedrīkstam šo te jautājumu teikt, ziniet, tas ir kaut kas, ko mēs netveram, ko mēs nezinām. Nē, mums ir jāzina, mums ir jāsaprot un mums jāiet līdz attiecīgi šim te laikam. Tā ir viena no lietām arī, kas sasaucās to, ko jau kolēģi iepriekš teica, šīs jaunās mūsu kompetences spējas. Protams, mēs nevaram varbūt pretendēt uz to, ka mēs kā auditori esam tehniskie cilvēki, tehniskie guru. Noteikti nē, mēs nevaram būt profesionāļi guru pilnīgi visās jautājumos, tas nav iespējams, bet noteikti šo jautājumu vienkārši neignorējam. Skatoties tālāk, ko tas īstenībā tā kā nozīmē? Atkal, pēdējie gadi
ir pavēruši, manuprāt, fantastiskas iespējas, attālinātā darba iespējās. Daudz lietas, kuras mēs domājām, ka nav iespējams, atnāca Covid, viņas bija iespējams. Mēs visi pēkšņi strādājām attālināti, mēs iespējams pat uzlabojām produktivitāti, atsevišķi jautājums dažādām visādiem pētījumiem saistītām lietām. No drošības viedokļa viss slikti. Tā, ka totāli slikti. 600% pieaugums IKT drošības incidentos. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs visu vienkārši esam pārcēluši uz elektronisko vidi. Pat iepriekš to, ko mēs zinājām, kas notiek varbūt dzīvē, aizmirstam. Tā vairāk nav mūsu pieredze, tie nav mūsu jautājumi. Te arī izskanēja jautājums par iepriekšējiem pārstāvjiem no Austrijas, par to, vai kā tad viņi aizsargā datus mākonī. Un atbilde bija, viņš man liekas, kaut kur mazliet samulst tajā jautājumā, kad viņi neizmanto, viņš pats pirms tam minēja, ka viņi lieto kaut kādu mākoņu risinājumu. Tur bija tāda situācija, bet es ļoti labi to saprotu, un tie mākoņu risinājumi arī mani mulsina. Es esmu drošībnieks, es strādāju daudzās iestādēs kā drošības pārvaldnieks, un viņi man mulsina, viņi man satrauc, bet tajā pašā laikā mums jāsaprot viena lieta. Mākoņu risinājums pats par sevi nav uzreiz jāpaņem, ka tas ir kaut kas slikts. Kad tur būs riski, jo tur būs tie ļaunie, kas tikai gaida, ka mēs ieliksim savus datus, un tad uzreiz viņus paņems, aiznesīs domu laukumu un tur noblucēs. Jo, tur finanšu ministrija ir izmantojis mākoņu risinājumu, viņi iedeva datus. Nē, līdzīgi iedomājamies ar bankām. Tad jau visas bankas īsumā visu mūsu naudu kaut kur aizskatīs projām. Tāds pats mākoņu pakalpojums, tāds pats outsource. Mēs tev patās viņu izmantojam, mēs esam pieraduši. Līdz ar to, atkal, protams, tas ir risku vērtējums un vispār. Pārējās lietas, bet atkal vienkārši no iekšā audita viedokļa noteikti nepieņemam varbūt to stigmu, ko citi IT vadītāji ir paņēmuši. Es tā skaitā kaut kādu brīdi atpakaļ, jau mainos, kad viss, kas stāv mākonī, ir nedroši un tur ir milzīgi riski. Jā, riski ir, bet tieši tādi paši kā iekšēji, kur arī, ja netiek nodrošināta attiecīgi šī drošība, riski ir iespējams vēl lielāki. Tā kā šis te ir fokus lieta, uz kuru attiecīgi iet un skatīties. Un, ja mēs skatāmies uz šiem te zaudējumiem, ko ir aprēķinājuši, metodika ļoti sarežģīta, mēģināja lasīt to rakstu no ekonomistā par to, kā viņi ir aprēķinājuši, ka šobrīd tie zaudējumi ir 3 triljoni, bet būs 10 triljoni. Visu cieņu viņiem, bet es ticu, ka tie dati, pat ja viņi nav varbūt pilnīgi precīzi, pieņemam vienkārši to kā kopējo šo te pieaugumu tendenci, ar kuru mums nāksies saskarties tuvākā laikā. Jo šonadēļ ļoti labi iezīmējās, kādi ir izglītības iestāžu zaudējumi no tā, ka mēs viņus nestrādājam vienu dienu. Visticamāk, ka tiešā veidā bērni varbūt pāris stundas nepamācījās, bet atkal, visticamāk, ka kaut kāda iekavētās stundas ir kaut kāda varbūt bērni saslims, ir kaut kādi visi šie netiešie apstākļi, kas atkal ietekmē šo izglītības procesu. Un tie ir šie zaudējumi, ar kuriem mums nākās strādāt šajā te kibertelpā, kiberapdraudējumos un saistītajās attiecīgi tā kā lietās. Un tas, ko arī pierāda pētījumi, uzņēmumi nav gatavi šiem izaicinājumiem, jo tā drošības pārvaldība, ko mēs pazinām pirms 10 gadiem, pirms 5 gadiem, viņai ir būtiski jātiek uzlabotai, viņai ir jāiet attiecīgi uz priekšu, viņai ir jāpilnveidojās. Un šeit arī, es domāju, ka mūsu kā auditoriem ir jānāk šis te no mūsu puses kaut kādam grūdienam ar pārbaudēm, skatījumiem par to, ka šiem te jautājumiem ir jānonāk fokusā. Organizācijām tas ir it kā skaidrs, bet atkal mēs varam palīdzēt un skatīties. Ja mēs skatāmies arī to, kas notiek Latvijā, protams, tie cipari, salīdzinot to, ko es iepriekš rādīju, tādi smieklīgi, kas tur pāris miljonu cilvēkiem izkrāpti. Bet padomājam par to, ka vidējais latvietis katru mēnesi, cik mums ir iedzīvotāji? 1,8 miljoni? Kaut kas tāds? 1,6, super, ideāli, vēl mazāk. Oficiālā statistika var iet mājās, jo saka 1,8, bet esot 1,6, ideāli. Padomājam, ka ja katru mēnesi no latviešiem tiek nozagts miljons, nopaļosi, katrs letiņš tam krāpniekam to 1 eiro aizskaita. Tā samērā stabili jau pāris gadus. Visticamāk, šī statistika atkal ir jāceļ tikai uz augšu, jo tās tikai 4 komercbankas, kas ir pateikuši, ka šīs nauda ir tā, ko mēs aizskaitam, apstiprinot kaut kāds maksājums. Tas nozīmē, ka mēs pat neesam kaut kur pazaudējuši savus maksājumu kārtas, kāds viņas nav nozadzis, kaut kas nav izkrāpts. Tas ir tikai tas, ko mēs paši ieejam tur Smart ID vai kādā internetbankā un apstiprinam šos te maksājumus. Padomājam par to. Iedzīvotājs skaits iet uz leju, krāpšana iet uz augšu, atkal tas sasaucās šo te lietu. Par organizācijām
Latvijā neatradu statistiku. Es pieņemu, ka tāda kaut kur varbūt ir. Šodien nav kolēģi no CERTLV varētu padalīties, varbūt ir kaut kāda aktuāla informācija, bet tāda monetārā droši vien, ka īsti aprēķināt netiek, jo atkal, tas pats šīs nedēļas piemērs ar bērndārziem skolām, tā īsti monetāra uzreiz mēs nepateiksim tie zaudējumi. Bet, situācija nepatīkama, stress, droši vien daudzi skrēja pakaļ saviem bērniem uz bērndārziem, skolām, atkal kaut ko neizdarījām darbā, šie te netiešie zaudējumi. Tā kā skatāmies šīm te lietām. Tā lieta, kas vēl īstenībā vieno un kas mainās, manuprāt, šobrīd šajā te elektroniskā vidē, ir tas, kad šie uzbrukumi aizvien vairāk pārslēdzās uz personām. Uz individiem, nevis uz organizācijām kopumā. Jo ir skaidrs, ka pats cilvēks kā tāds ir viens no neaizsargātākajiem. Atkal redzam, cilvēks rīt telefonos, super, šausmīgi daudz informācijas, labas informācijas. Un vienkārši iedomājamies, ja kāds pazaudē šo telefonu, vai vienkārši viņš tiek uzlausts. Klasiskie stāsti, var stāstīt daudz un dažādi. Cilvēks ir ļoti, ļoti vājš attiecīgi ķēdes posms. Līdz ar to tas, kas arī tiek darīts, 57% no cilvēkiem agri vai vēlu ir saskārušies ar kādu kiberuzbrukumu. Uztaisim atkal ātro aptauju. Ir kāds pazvanījis kāds no krāpniekiem? Ir kāds saņēmis krāpnieku zvanu? Ir, visi saņēmuši. Super. Tas nozīmē, svītrojam nostos 57%, liekam 97%. Tas nozīmē, ka mēs visu laiku to saskaramies. Tā ir mūsu ikdiena, ko mēs strādājam, un ar to saskarās arī organizācijas. Protams, tie spam ēpasti, tad arī man ziņo klienti sūta visu laiku, tur kādi tik jauni spam nav izdomāti. Viens pus forši, bet būsim ar cerību, ka cilvēks maz šobrīd pārzina tās lietas un vismaz tās pamat drošības kontrolas tā kā pārzina un spēja atpazīt, tā, kad kāds piedāvā 25 miljonus, uzreiz neskaitīt tos 50 eiro, lai dabūtu tos 25 miljonus. Bet, ir arī tāda vēl joprojām ik pa laikam. Mācamies un uzlabojam šīs lietas. Bet tā problēma īstenībā ir pavisam dziļāka. Tā problēma ir tajā, kur mēs šobrīd atrodamies. Mēs, kā cilvēks kaut kur pa vidu, esat varbūt dzirdējuši tādu apzīmējumu, pirms neilga laika bija apmācības tieši par kiberriskiem un kiberdrošību, tādu apzīmējumu kā DDoS. Tie, kas ir speciālisti varbūt, bet varam arī speciālisti, noteikti, ka zinām. LVRTC kolēģi noteikti to strādā ikdienā. DDoS. Tehnisks, izkliedētās atteicis uzbrukums. Mājaslapām ir dzirdēts noteikti, ka tur mēģina 25 miljonu, 20 miljonus pieprasījumu vispārējais. Tas tieši notiek ar cilvēku. Mēs šobrīd, īstenībā ar to informāciju, kas mums ir apkārt, kādā veidā mēs darbojamies, mēs tiekam nepārtraukti dedosēti. Mēs tiekam nepārtraukti apmētāti ar milzīgi daudz informācijas, ar milzīgi daudz dažādiem faktiem, notikumiem, informācijas apmaiņu, kaut kādām lietām, ka mēs vairāk nespējam tā kā pilnvērtīgi uz viņiem visiem reaģēt. Ir pētījumi, kas apliecina, ka cilvēki šobrīd spēj pieņemt tikai 30% no informācijas, kas viņiem tiek kaut kur sniegta vai kaut kur apstrādāta. Atkal, milzīgs risks. Mēs ātri kaut ko daram telefonā. Tagad arī. Es esmu uzstāju šobrīd 12 minūtes. Man ir visādi ēpas sanākuši, WhatsApp ziņas. Visi gaida noteikti manīm kaut kādu atbildi. Vēl par laimi neviens nav pazvanījis. Kaut kas attiecīgi nav noticis. Varbūt kaut kas ātri jāatbild. Un es ātri aiziešu ticamāk savā vietā, mēģināšu atkal kaut ko ātri nokārtot, jo kādam vajag to manu atbildi. Es neiedzināšos tā jautājumā, bet tā ir mūsu ikdiena. Es jau neesmu neko unikāls. Mēs visi īstenībā tādi esam. Ja mums ir privātā dzīve, mums ir savas aktivitātes, mums ir darba dzīve, mums ir kaut kādas profesionālās pilnveids formas un vispārējais, un mēs visu laiku to informāciju strādājam. Man kaut kas, viens draugs īstenībā teica, atslēdza tos pīkstuļus, tas vecais klasiskais stāsts no parodijas, ko mēs atceramies, vai ne? Savā veidā, tur varbūt tas bija mazliet savādākā kontekstā, bet šobrīd cilvēki sāk par laimi varbūt cienīt savu privāto laiku un atslēgt telefonu no 9 naktī līdz 5 rītā vai 6 rītā, jo tās īziņas nāk un nāk. Un es varbūt esmu kā drošībnieks, man tur nāk kaut kā drošības paziņojumi, no vienas puses nevar atslēgt, no otras puses baigi gribās atslēgt. Ja pulkstens 2 tev nopīst, ka vienā no objektiem pazudusi elektrība, protams, tu celies augšā un skrieni, jo tev tas ir tavs pienākums jādara. Līdz ar to, bet mēs nespējam vienkārši to informāciju apstrādāt. Kā rezultātā mēs kļūstam par šiem te upuriem, mēs kļūstam neaizsargāti, kas atkal savā veidā īstenībā iezīmē to kopējo risku fokusu, ar ko ir jāstrādā arī droši vien iekšējiem auditam, kas it kā jāskatās, kas jāmēģina, tiksim, tā kā pilnveidot, ir tas, kad agrāk mēs aizgājām vienreiz tur uz organizāciju, nolasījām kaut kādas lekcijas, cilvēks mēs esam baigi labi tur izglītojuši, tagad tur 5 gadus vairāk nerādīsimies.
Nav tie laiki pagājuši. Viss. Mūsu fokus šobrīd īstenībā ir uz to, ka cilvēks nepārtraukti ir jātur informācijas lokā par to, kas notiek, kā cilvēks tiek attiecīgi izglītots. Daudz organizācijas, varbūt vairāk privātā sfērā nekā publiskā sfērā, ievieš šīs te nepārtrauktās kampaņas, kad cilvēkiem ir jāziņo par saņemtiem phishing e-pastiem, balvas, vispārējais, ja nenolokoja datoru, tikai pamēģina to izdarīt nākamā dienā vai nes kūciņus vai cepumus, sliktā gadījumā to no algas kaut ko pat pamēģina atvilkt. Ir arī tādi gadījumi, vienkārši noteikumi, aizmirst datoru izslēgt vai nolakot, kāds viņu pieslēdzās, 15 eiro no algas. Skarbi, bet varbūt kaut kādā veidā motivējoši. Līdz ar to tas fokus īstenībā, ja mēs skatāmies, kas vispār notiek drošības joma sāk sadalīties mazajos reizinātājos. Viņa sāk palikt sadrumstalota, viņa sāk palikt tāda, ka, ja mēs agrāk uzskatījām, ka mēs aizsargājam kaut kādu perimetru, iekšējo tīklu, organizāciju, šobrīd īstenībā mēs sākam aizsargāt iekārtas aizvien vairāk, un mēs sākam aizsargāt cilvēkus kā tādus, viņus mācot, nepārtraukti izglītojot. Atkal, kur ir šī samērība, kad ir pa daudz, grūti pateikt, kā kur organizācijā skatāmies, bet mums atkal kā iekšējiem auditam, ejot skatoties šos te jautājumus par IKT drošību un visām pārējām lietām, ir jāspēj saprast, kā organizācija nepārtraukti attīstās, kā viņa pilnveidojās, kā viņa spēja iesaistīt savus cilvēkus, spēja iesaistīt attiecīgi šajās te visās drošības aktivitātēs, kā arī IT aug īstenībā līdzi. Un, starp citu, ļoti interesanta lieta, manuprāt, arī ir vērts, ja mēs skatāmies kaut kad nākotnē, plānojam IKT drošības vai IT audits, pastīties, vai IKT drošība ir kļuvusi par neatņemamu vispār IT sastāvdaļu. Šobrīd, es domāju, ka savādākā veidā vairāk nevar. Tas jau ir must have, tā ir vajadzība. Ja tas nav, tad ir jautājums vienkārši, kā organizācija spēj aizsargāt šos te resursus un saistītās tā kā lietas. Līdz ar to mums ir jānoliek malā mūsu bailes, mūsu varbūt nesaprašana par šīm lietām, ko es jau teicu, kas ir daudz kur dzirdēta, kad mēs jau neesam tie tehniskie cilvēki, kuri attiecīgi sapratīs mums, mēs tur aiziesim pie tā IT vadītāja, viņš mums tur pateiks visādus termiņus, un tur viss būs slikti, un tad mēs iziesim ārā, teiksim ārprāts. Ticiet man, es esmu bijis tajā situācijā, bija otrais audits dzīvē, es sēdēju, klausījos, ko man tur vecākie kolēģi bija auditori palīgs, tajā brīdī klausījos, ko viņi runā, izklausījos super gudri, es iznācu ārā, teicu, bet tu tak visi labi. Un tas, tā kā man tas vadītājs teica, nē, Robert, tur viss ir slikti. Es teicu, labi, es aiziešu mājās, palasīšu un pamācīšos par šīm te lietām. Protams, tas savu veidu varbūt bailes no tā pārbaudītā puses, IT vadītājiem vispārējais, bet es domāju, ka mums nevajadzētu kautrēties, uzdot šos jautājumus cilvēku valodā. Labi, mums ir ugunsmūrs, labi, stāstiet. Tad, ko tas ugunsmūrs mums dara, kā viņš mūs aizsargā? Protams, varbūt tam IT vadītājiem liksies, labi, un tā tālāk ir visādi, bet kā tad mēs tā zināšanas attiecīgi iegūsim? Jo bez viņām, vismaz pamat līmenī, droši vien mums nākotnē būs ļoti grūti. Protams, mēs varam strādāt ar ārējiem autoriem, par to arī mans jau nākamais varbūt materiāls, bet mums ir jāzina šīs pamatlietas. Diemžēl ir pienācis tas laiks, kad mums gan kā lietotājiem ir jāzina, kā mēs aizsargājam savu informāciju, savus datus, un mums kā auditoram ir jāpārzina IKT pamatlietas, pamatnosacījumi. Vai tieši mums, vai kādam no mūsu komandas, tas ir jautājums, ja mums ir, teiksim, lielāka nevis IT, bet vispār auditoru komanda, protams, mēs varam atsevišķi cilvēkus mēģināt tieši varbūt virzīt uz šīm lietām, uz šiem te nosacījumiem. Tas ir atkal kompetenci jautājums, kā mēs viņus spējam sadalīt, resursu sadalījums, bet ja mums komandā nav viens cilvēks, kas, diemžēl, vismaz pamat jautājumos saprot par IT, es baidos, ka organizācijai nākotnē var rasties kaut kādi papildus izaicinājumi, jo mēs kā auditori esam atbalsts augstākai vadībai, un ja mēs neatnesīsim viņiem šo informāciju par riskiem, problēmām IKT jomā, iespējams arī viņas nespēs, teiksim, tā kā atrast, identificēt un uztvert. Līdz ar to, ja mēs skatāmies to, kā mēs varam šo visu procesu pilnveidot, uzlabot, es domāju, ka šeit atkal ir milzīgs potenciāls savstarpējai sadarbībai starp iekšējo un ārējo, jo arī auditā samērā bieži pieņems, tad mums ir iekšējais audits, tad mēs tur ejam, rokam, ņemamies visu kaut ko izdaram. Ja mēs piesaistam ārpakalpojumu, uzrakstījām darbu uzdevumu, atdevām, miers mājās. Kaut kad atnesīs, apskatīsimies, iesim uz priekšu. Tā varbūt ir tāda klasiskā pieeja.
Tas, kur, manuprāt, IT audits, IKT drošības audits dod jaunu sadarbības formu, liekam tos resursus kopā. Mēs saprotam, ka mēs iekšēji varam izdarīt tik, cik mēs varam izdarīt. Mēs varam apstīties varbūt kopējo drošības pārvaldības vidi, uzbūs kontrols pārējās lietas, tehniskās lietas mums nav pa spēkam, piesaistam ārējo resursu, ejam kopā, pārņemam tās zināšanas no viņa. Atkal viena no lietām, kāpēc mēs nevaram tajā brīdī, kad ir šis tehniskais cilvēks, pasēdēt viņam klāt un paklausīties, ko viņi runā. Būsiet tādā pašā situācijā, kā es, ka iznāks ārā teica, ka viss labi, īstenībā ir viss slikti, viss forši, bet mēs kaut ko uzzinām, mēs dzirdam šo terminoloģiju, jo IKT joma ir tā, kurā ļoti daudz šie saīsinājumi. Cilvēkiem patīk runāt šajos gudrajos saīsinājumos, jo profesionāļi savā starpā ļoti labi attiecīgi saprotās, zina šīs lietas, viņam liekas, ka tā ir viņu joma. Forši, uzzināsim saīsinājumu, sapratīsim, par ko ir runa, mēs būsim šajā te kopējā aplī, mēs sapratīsim, kas notiek, tā kā nevajag no šīs jomas baidīties, saliekam kopā resursus, saprotam, kur mums tie kapacitāti ir pa īsu, piesaistam šo te ārējo papildus resursu, ārējo papildus spēku, mācamies no viņa, pārnesam šīs zināšanas un veidojam attiecīgi šo te sadarbību. Jo es domāju, ka tas jums ļoti, ļoti noderēs. Nākamgad Finanšu ministrijas kolēģi nākamo gadu ir pasludinājuši par IKT drošības gadu. Cerams arī, kad mūsu augstākā vadība, ministra kabinets, atbalstīs šo ieceri, jo doma pavisam vienkārša. Nākamgad, kā prioritārais publiskās pārvaldes audits, tiek virzīts tieši IKT drošības pārvaldības novērtēšana ar pāris lietām, gan ko ir vērts uzsvērt. Varbūt, kas atšķirās no citiem gadiem, ir tas, ka tas fokus ir vairāk tieši uz organizāciju kopējo griezumu, resoru griezumu, nevis tādu horizontālu kopēju varbūt skatījumu salīdzināšanu. Jo atkal, ja mēs skatāmies par IKT drošību, ir samērā grūti droši vien salīdzināt dažādas lietas. Katrai ir savs kaut kāds drošības līmenis. Tas ir līdzīgi kā organizācija ar kritisku infrastruktūru vai augstas vērtības informāciju mēs aizsargāsim savādāk nekā varbūt kādu ļoti vērtīgu, slavenu kultūru vēsturisku mantojumu vietu, kurai varbūt tā informācija ir stipri vērtīga savā veidā, tajā pašā laikā tie apdraudējumi pavisam savādāk. Tā kā mērķis ir vienkārši šobrīd mudināt organizācijas pievērsties šiem jautājumiem, caur šo te varbūt prioritāro auditu, mudināt auditorus iesaistīties šajā jautājumā, kas savā veidā droši vien kalpos arī par pamatu, lai tālāk mēs šos te IKT drošības lietas, drošības jautājumus attiecīgi jau skatītu regulārā veidā organizācijas ietvaros arvien vairāk, arvien biežāk. Atkal, caur auditu programmām, ko mēs veidojam, ne jau katru gadu mēs skatīsimies IKT varbūt drošības sfēru kā tādu, bet varbūt mēs varam paskatīties kaut kāds atsevišķs jautājums, kur mēs saprotam, ka šie riski ļoti augsti un tādā veidā viņus mēģināt pārvaldīt un attiecīgi tā kā risināt. Tā kā kopumā nebaidamies no šīs sfēras, viņi savā veidā ir biedējoši, tai pašā laikā mūsdienās, manuprāt, viss, kas tur notiek ārā, ir biedējoši. Paklausāmies, kas notiek starptautiski. Riski visās attiecīgi pusēs. Un motivējam sevi, savu organizāciju domāt par šīm lietām, jo, ja mēs atgriežamies to, ko es sāku, dati ir tas, kas šobrīd ir pats vērtīgākais, vienalga auditā, organizācijā kā tādā. Un, ja mēs skatāmies nākotnes prognozes, man ir grūti iedomāties, kas varētu viņus attiecīgi nomainīt. Nāk mākslīgais intelekts, nāk šie visi valodu ģeneratori, agregātori un saistītās lietas, par ko arī mēs jau esam gan daudz šeit runājuši. Tas ir uz palikšanu, tā ir kaut kāda nākamā evolūcija, kuru mēs šobrīd izdzīvojam, un mums ir jāiet kopsolī attiecīgi ar to. Jāiet līdzi, jāmācās, jākļūst kompetentākiem, zinošākiem šai jomā. Tas no manas puses šoreiz viss. Paldies! Paldies Robertam Blukim, paldies! Varbūt ir kādi jautājumi? Zinu, kā es nepateicu, ka tas slaidown nav atslēgts, un tāpēc nav. Bet bija bet nav atslēgts, ja? Tā kā kolēģi sasparojamies. Bet man ir jautājums, kas patiesībā parādījās jau no šo pašu mākslīgā intelekta, jeb algoritmizācijas vai gudro mašīnu izmantošanu auditā. Cik lielā mērā mēs varam attiecināt arī, piemēram, tādu ChatGPT izmantošanu vai jebko citu, arī, piemēram, tajā pašā kiberdrošības telpā. Mēs varam to izmantot kā rīku. Un vispār, vai mēs uz to varam skatīties kā tikai tādu viendabīgu monētas pusi? Otrā pusē ir visu laiku draudi un riski. Zini kā, Harald, tu monētu ļoti labi salīdzināji. Es vēl nezinu monētu, kurai tikai viena puse. Ja tāda izdomās... Zini, ka tam ir divi gali. Tieši tā.
Monētai tieši tas pats. Es teiktu, ka, protams, ChatGPT, viņš šobrīd varbūt ir kļuvis par tādu savu veidā, kā lai saka, buzzwordu, ja pamatvārdu. Viņš jau nav vienīgais attiecīgi rīks. Tas jaunais populārais. Jaunais populārais, tieši tā. Viņš vienkārši nes varbūt to kopējo aizmuguru tam visam. Protams, arī drošības jomā mēs varam skatīties, kad šie te mākslīgā intelekta rīki nāk mums palīgā. Iedomājamies veco labo stāstu, auditācijas pieraksti. Iedomājieties, cik daudz auditācijas pieraksti veidojās vienā sekundē. Tur noteikti LVTC kolēģi varēs padalīties. Miljoni. Varbūt pat vēl vairāk, attiecībā no infrastruktūras. Un tad iedomājieties, noliekam man ar Haraldu, un tagad mēs esam tie drošībnieki, kam ir jāpasaka, ka tur notika kaut kas slikts vai nenotika. Pasūties uz sekundē uz miljonus ierakstiem. Pēc otrās sekundes, domāju, mēs tur iziesim ārā pa tām durvīm, teiksim, metam. Gan liela varbūtība, ka notika. Visticamāk, jā. Līdz ar to mums ir jāpaļaujās uz šiem te automatizētiem rīkiem, jo bez viņiem mēs vairāk nespējam izdzīvot. Protams, tā atkal lieta, kur var pievērst uzmanību šiem te dažāda veida mākslīgā intelekta rīkiem, ir padomājumi tomēr, kādu informāciju mēs tur ievietojam. Ir jau pirmie sliktie piemēri, proti ņemiet vērā, ka visu informāciju, ko mēs ieliksim šajos rīkos, viņš uzkrāja pie sevis savā zināšanu bāzē. Tā kā man ir viens vienkārši piemērs no viena juridiskā uzņēmuma. Viņš ielika, uzdeva jautājumu, lai ChatGPT novērtē šī te juridiskā dokumenta līguma kvalitāti. Vai nav kaut kāda ieteikuma vispārējais. Novērtēja, tur iedeva kaut kādus priekšlikumus. Pēc kaut kāda laika viņi uzrakstīja jautājumu, iedodiet labu piemēru šādu tipu līgumam. Un ko viņi dabūja atpakaļ? Viņi dabūja atpakaļ savu līgumu. Tā kā, ja mēs ieliekam attiecīgi kaut kādu milzīgu informācijas apjomu, pieņemsim par visām lietām un uzdodam jautājumu, mums vienkārši jārēķinās tas, ko arī Haralds pareizi teica, ar monētas otru pusi, ka tā informācija kaut kur paliek. Ir tāds vecs un labs teiciens, kas vienreiz publicēts internetā, nekad nav izdzēšanas no interneta. Tādiem žēl ir. Tā kā lietojam saprātīgi, nevelti šobrīd arī šie mākslīgā intelekta rīki bieži vien tiek mēģināts jau viņus lokalizēt ar domu, ka viņi strādā tikai noteikta organizācijā, tikai ar vienpusēju datu apmaiņu un pārējām lietām. Tā ir vesela tēma, kur mēs varētu garu un plaši attiecīgi runāt par datu diodēm un tādām lietām, bet to kādai citai reizei. Linda jautā, kā organizēt ārpakalpojumu piesaisti, ja arī viņu pusē notiek datu noplūdes? Viņam tāda sistēma ievainojums informācija nokļūst nepareizajās rokās, vai ne? Jā, nākamais risks, kas ir saistīts. Tieši tā. Tā īstenībā ļoti labs jautājums. Mums ir uzticība. Mēs nevaram neko citu, kā tikai uzticību ārpakalpojumu sniedzējiem. Tā ir viņa reputācija, tas ir viņa apliecinājums, viņa certificēšanās un vispārējās lietas. Arī jau ar pāris kolēģiem dalījos apmācībās. Es pats esmu bijis auditors vienam uzņēmumam, finanšu pakalpojumu sfērā, kurš teica, mums ir liels klients, viņš pieprasa, lai mēs katru gadu auditējam savu drošību, un tikai tad viņš atkal pārslēgs šo līgumu. Mums ir jāvērtē šis ārpakalpojums, kādā veidā viņš to nodrošina. Vai tā ir kāds certifikācija? Tāpat gan jau būs dzirdējuši to pašu ISO 27000, ja viņš ir certificēts, atkal tas nenozīmē, ka viņam nevar notikt informācijas noplūdes. Noplūst informācija no Microsoft, no Facebooka, un viņi tam tērē miljardus. Tāds nav, bet jebkurā gadījumā tas apliecinās to, ka viņš par to domā. Ja mums atnāk, teiksim, Džeks un saka, ka rekur ir, es tagad strādāšu, man te ir kaut kāds Microsoft mākonīts uzbūvēts un tam līdzīgi, droši vien, ka mums jāpavērtē, vai mēs ar viņu tā kā jūtamies komfortabli. Tā kā viņa reputācija, viņa certifikācijas, ko mēs varam vērtēt, un attiecīgi, protams, iepriekšējā pieredze. Un vēl arī Ilūtas jautājums, ar ko noslēgsim. Kāda ir ieteikuma, lai nodrošinātu tādu sekmīgu IKT, informācijas komunikāciju tehnoloģiju pārvaldību, lai auditā nākamgad nebūtu pārsteigumi? Normāls jautājums. Normāls, jā. Atveram ISO 27000. Tur ir 16 domēni ar dažādām šīm pārvaldības jomām. Ja viss ir izpildīts, es domāju, ka noliekot nost varbūt to mazliet teorētisko bāzi, pamatlieta ir, vai vispār organizācija par to domā un attīstās. Neviena organizācija šobrīd IKT drošībā nav un nevar būt perfekta. Man pašam, kā aktīvam drošības pārvaldniekam, šobrīd ir gana daudz jautājumu, uz kuriem man pašam nav atbildes, kā kvalitīvi to pilnvērtīgi pārvaldīt, kādus kontrolas ieviest un kā to attiecīgi nodrošināt.
Bet, ja organizācija par to domā, un tas ir fokusā, ja IKT drošības jautājumi ir gan viņu risku tabulās parādās, gan, teiksim, viņu attīstības lietās, tas jau ir pamats, lai mēs uzskatītu, ka organizācijas mums par šo jautājumu tā kā domā un attiecīgi tā kā darbojās. Tā kā, tam līdzīgi. Bet, Harald, es vēl 2 minūtes un tam līdzīgi. Man īstenībā ir vēl viens tāds interesantais jautājums. Atties. Jā, es atvainošos. Tad ekstras jautājums, un to es arī eju projām. Kuri, tā teikt, ja mēs veicam lietotāju tiesību pārbaudi, kura profesija parasti ir tā, kas uzraujās, kad viņiem nav precīzāk sakārtos lietotāju tiesības? IT administratori? Kaut kur, bet pareizi atbildi ir auditori. Ziniet, kāpēc? Te bija īstenībā ļoti auditoram jābūt piekļuvēji datiem un informācijai. Viņš aiziet auditā, viņš paprasa piekļuvi, un pēc tam neviens aizmirst atslēgt. Tad, kad es eju auditos, ārējiem auditoriem 90% gadījumu būs palikusi atvērta piekļuve, jo tie IT teiks, bet tas audits taču beidzās, jopcik, popcik. Bet es tās piekļuvas neaizvēru. Un tieši tas pats īstenībā ar iekšējiem auditoriem. Man te nesen bija viena organizācija tieši lietotāju tiesību tā kā revīzija, igadējā, iekšējais autors varēja piekļūt visur. Ideāli. Ejam ar kārsu gludekli priekšā auditoru, mums visa informācija. Tā teikt, pasēžam ar viņu un tādā veidā. Tā kā sanāk pašiem sevi arī pakontrolēt. Varbūt, jā. Super, paldies. Roberts Buķis. Paldies. Paldies.